3. un 4. klasē mums bija 2. maiņa skolā. Un no rīta tad attiecīgi bija šis pulciņš, un tad arī gājām uz Misiņkalnu orientēties. Un tā visu mūžu garumā man tas orientēšanās ir nācis līdz. Un tagad jau līdz tādam, kad arī paši mēs taisam, piedalāmies dažādās ģimenes dienās un tam līdzīgi ar priekš mazajiem, kā arī klasisko orientēšanos, kā arī taisam pašvaldības projektu konkursu ietvaros, taisam Rogainīgas sacensība. Tās ir varbūt arī sacensība, bet vairāk kā apmācība. Visdrīzāk ļoti labi arī zinām spēli un arī vienu no, ko es pirms orientēšanās kādas spēles dodu, lai aktivizētu tieši smadzeņu darbību un lai izkustētos. Tā ir zīmodziņu spēle. Var ar 2 zīmodziņiem, kā jums šodien, jo mums te nav tik liela tā teritorija, bet var arī ar 3, bet pārāk daudz arī, jo tie būs ķērāji, kas skries ar zīmodziņiem. Un viņi ķers pārējos, kuriem būs kartiņas, un tad, kad ķērājs noķers beidzēju, tad uzliks zīmodziņu. Ja? Kurš varbūt vēlas tieši būt ķērāju? Ja? Gribat būt zaļķītis vai aitiņa? Un kurš būs aitiņa? Nē, ja man gribās daudz zīmējumus, es laiku patīk par dotos. Pēc tam viņam būs atkal tīra kartiņa, tad jūs varēsiet. Bet ja viņam jau ir aitiņa, tad viņam neliekam vairāk aitiņa. Un viņam tad zaļķītis arī viņu noķers un uzliks zaļķīšu. Un tad, kad viņam apzīmodziņi, tad nāk pie manis un es atkal iedod jaunu kartiņu tīru. Un atkal var skriet. Jums ir jāpēst. Mēs ar savādu skolnieku. Jā, tā viņi var uzņemt 5 minūtītes, tā viņi izskrēdās. Kam vairāk vai parasti viņi tā iesildās? Re, kur visi pat aciņu, visi dzīvnieciņi, kur ir mājiņā. Tev ir jāiet tiem, kas ir mājās, ja? Bet tie, kas nav mājās, pie tiem nav jāiet. Un jāiet pie katra, un tur ir katram marķierīts. Savā kartiņā to atzīmēsi, ka tu tur esi bijis, un tad ies pie nākošā. Un tā līdz beigām, līdz briedītam. Un tad, kad viņš nav pie biedrīša, un kā atzīmējās šādi, ja? Kad tas ir, šitas būs briedīts, šitas ir rauns. Ja maziņš, tad ir svītriņa, ja lielāks, tad ja viņi paši zina, krustiņš vai ķeksīts vai kā. Klikšķi, no klikšķi marķierītes obligāti jāpasaka, kad viņi atstāja pusratā vaļā. Obligāti, kad jāatstāja, nedrīkst ņemt līdzi, jo to otro reizi pats nevarēs arī spēlēt, un citi arī nevarēs spēlēt. Šitā spēle ir 3 līdz 6, 7 gadu vecumā domā. Arī 1. 2. klase spēlē ļoti labprāt, bet viņi, protams, viņiem ātrums drīzāk, ja, kurš pirmais un tā. Viņi pa šejien liktas, viņi liktu pa pus zāli, pa šito te, no šīs pusītes pa pusi teri. Tā kā 20 reiz 20 apmēram tas laukums šeit spēlē tāds, lai viņš būtu interesants. Un pēc iespējas ārā, jā. Martīte. Un šeit ir krāsas un cipari. Un atkal tev jāiet tieši pa to līniju un jāaiziet visi tie punkti. Un arī šeit būs marķieri, ar kuriem atzīmēsies. Ja? Tieši tāpatās, kā tur vienkārši tik daudz nav punktiem. Tāpēc. Un jā, tas ir 1. līmenis. Savukārt šīs spēles vēl turpinājums ir šī spēle, kas ir jau tāds pavisam, kur nav ne cipari nekas, viņam jau jāspēj ir tikai pēc krāsām orientēties. Ja, tas ir daudz grūtāk nekā šīs te, kur viņš var pārliecināties, jā, kad ir tas trīnieks. Ja, viņam nav īsti tikai krāsa viņam, bet viņš jau arī nesaproties pie īstās dzeltenās. Varbūt, ka man nevis šeit vajadzēja pie 2., bet pie 3. Ja, bet tā viņi arī tur mācās. Tur būs marķierīši arī klāt, ja, un šeit arī visur marķierīši. Jums arī būs saitījums izstāsts materiāli. Šī ir mazākajiem, tātad atkal karte. Paņemsim 1. līmenis, šis atkal ir. Te starts būs pie kāda no kontrolpunktiem. Un šeit, kas nav izdarīts, es jau te nodzēsu, te ir jābūt virsū šitiem cipariem. Jo viņam uz kartes arī ir jāredz un jāsaprot, ka viņam tas zilais ir trīnieciņš. Būs trīnieciņi sarakstīti. Te būs kas? Viennieki zaļie. Tās ir vērtības. Tās ir vērtības, ja? Cik? Divnieciņi. Jā, un tiem viennieci. Jo, lai viņš zina un viņam ir skaidrs, jā, 3, zils, ir pareizi. Eju, aizeju, zaļš, 1, vidējais.
Tāda ideja, jo, ja nav, tad tas ir jau grūtāk, tas ir jau tādiem lielākiem. Ja jums ir kāds atķērīgais mazais bērns, 3-gadnieks, 4, kurš skaita jau, šī vispār ir skaitīšanas spēle, ja? Nākošie līmeņi skaitīs. Viņš var arī mēģināt skaitīt 3 plus 1, 4 plus 1, 5 plus 2, 7 plus 1, 8 plus 2, 10 plus 1, 11. Atnāk pie manis, pirmais līmenis ir 11. Pareizi. 2 ēlītes, tas ir domāts, ka viņi komandiņās var iet. Ja, Jānīts un Āniņa kopā. Un te būs, ka viņi būs izgājuši to pirmo krasīti. Atzīmēm, jā, jūs izgājat pirmo, tagad ņemiet otro. Otrai drusku atkal grūtāka, jā. Otrai pats starts, kur citā vietā arī ir, jā, nav no paša te sākuma. Ja? Un tad tā viņi, kad ir izgājuši visu, ja vienā sportiņā nepaspēja visu iziet, iet nākošajā. Jūs iesiet un apvērs šitā spēle, jums vienkārši būs jāizdrukā un jāielaminē. Varianti, kā viņi var spēlēt. Jā, tie ir tādi arī ieteikumi, un ko katrs arī nozīmē, un ko var darīt. Un tos vārdi, piemēram, viens ir soļot, un ka viņam ir soļošanai uz burtu, ko citu visu kaut ko var darīt. Ja? Ne tikai soļošana. Sēņot, sist, skaldīt. Šitā grāmata man ir. Viens no arī valoda attīstība, ja? Ka viņiem šeit ir sēdēt, bet ko vēl visu kaut ko, un tad viņi to visu nosauc. Ja? Pirmsskolā es izdomāju, ka var jau vienkārši likt tev kartiņa vai arī uz pusīti, tad to visu samazini un viņiem ar vienkārši līniju šādi savāc. Un mazākiem bērniem tu tādu īsāku, nav obligāti Latvija vai var arī dzīvniecības, ja, piemēram, ēzis, zaķis un tā. Un jo viņš ir īsāks, jo lai nekrustojās līnijas. 5-gadniekiem, 6-gadniekiem līnijas krustojās. Sapratāt ideju? Ja? Un šis ir alfabēts. Un viņi ir tā zemapziņā arī alfabēti pamazām, ja, tos mācās. Sarkani, dzelteni un zili konusi, un viņi ir šādi visi izvietoti, un precīzi sarkanie, kur pa sarkano līniju ir izvietoti, ja, lai sarkano varētu iziet šajās vietiņās. Ja. Tai pašā vietā, kur zaļie šādi precīzi, tad konusiņi būs precīzi salikt šeit pēc schēmas un pēc krāsas. Ja. Un es viņam iedošu tikai šo kartu. Un viņam pa tiem zaļiem konusiem ir jāiziet. Un ko viņš gūst no tā? Viņš spēja nesajukt starp citām krāsiņām, ja? Jo tad, kad viņš mums tā liekas, ja, kad vienkārši, bet tad, kad viņš tur nonāk, un arī, ka mēs pieaugušie nonāk, tur tādā muģeklītī, ja? Es jau redzu, man tur 2 zaļie blakus ir, tad uz kuru īsti ir jāiet. Ja? Tas nav tik vienkārši. Bet šī ir ļoti līnija orientēšanās, ļoti laba spēle, un tad, kad viņi iemanās lielie, ļoti labi tiek ar viņu galā. Startu parasti to 3-stūrīt, lai viņiem jau zemapziņā, ka starts ir 3-stūrīts. Jā, un ar apzīmējumiem, ko tur darīt. Droši vien skaidrs, kas šeit jādara, ne? Kas tur jādara? Jāveļas. Jā, jāveļās. Kas šeit ir? Jāliec pāris. Jā, solam. Varbūt līnijas tur ir, vai ne? Vai kas, jā. Bet tas ir jums jāsarunā, tad ko kurā vietiņā arī tad daram, jā, lai... Jā, šis ir vienkārši uzzīmē un viņi pēc schēmas, jā, to dara, jā, nevis, ka tā ideja, lai viņiem tā karte un schēma galvā formējās. Jā. Šeit ir vienkārši, šie ir 4 debesu puses var izmantot, un šeit ir burti, no kuriem ir jāsaliek vārdi. Ja? Tas arī orientēšanās prasmēm un smadzenēs, ja? Veido šos te orientēšanās iemaņas. Te ir pat šo arī bērni paši zīmēja. Tas man gan bija tas pulciņš, kad viņi zīmēja, bet te arī var redzēt, ja, ka līdzīgs, kur tas rokraksts parādās. Pareizi. Tā, ejam tālāk. Viņš nedrīkst pārkāpt pāri līnijām, ja? Melnajām šitām te līnijām viņš nedrīkst pāriet. Un viņam ir jāaiziet tagad rasīti, starts un finiš atkal, un viņam ir jāaiziet rasīti un jāsavāc tās krāsiņas, kas šeit viņam kartē ir.
Šī ir jau tāda drusku grūtāka, bija kaut kur tikai 3 punktiņi, reku šajā kartē, piemēram, te ir tikai 3, jā, tad ļoti vienkārši. Reku šeit punktiņš, piemēram, ārpusē ir, viņš droši drīkst arī iet ārpusē, bet viņš nedrīkst pārkāpt. Jā, un viņam atrast šito iekšējo stūrī ir ļoti grūti. Un kas tad tajā vietiņā ir? Tajā vietā, piemēram, šis te divnieks ir šis spainītis. Tajā vietā būs šis spainītis, un viņš ies ar tukšu spainīti un paņems vienu knaģīti un ies tālāk meklēt nākošo, 10. piemēram, jā, sarkano. Aiziet, tur būs šis spainītis. Es mēģinu to spainīšu krāsām, bet nu ne viss man tur sanāk. Ja man, piemēram, knaģīši arī tur nav pietiekoši, lai tik cik punkti, tad šis tāds puķīts krāsains, ja? Vai rekut balti, ja tur, tas nav tik svarīgi, ja? Bet galvenais, lai... Un tad viņš iet vēl, rekur aiziet, sameklē un šo. Tad viņš nāk pie manis, mēs abi apskatāmies, ir visi 3 krāsiņas, un viņš nes atpakaļ. Jā, un vēl nākošo karti var ņemt un iet pārtos labirintus. Šitā saita ar šo te konkrētu labirintiņu jums arī būs tajā materiālā. Viņa, kur ir atbildes, jā, kur ir katrs kontrolpunkts kādā krāsiņā ir, un šī ir viņa lapa. Un viņam, šis ir tādam lielākam bērnam, viņam pēc pavēles distances, jo ir svītriņš pa vidu savienots, viņam ir tāda pēc kārtas jāizskrien visi punkti. Un, attiecīgi, jānosvītro šis te tajā krāsiņā. 6. būs šitas te, man liekas, melnais ir 6. punkts, jā, tas būs melnā nosvītrots. 1. punkts, re, kur ir oranžs, tas būs oranžs. Un tad es arī zinu, ka viņš visur ir bijis. Un pareizi ir bijis. Pareizā secība. Jā, un pareizā. Mazākiem bērniem es esmu mums tās taciņas ir bruģētas, es esmu ar rītiņu to krāsu vilkusi. Tā kā, nu, līdz kaut kādam, viņam uz vienu punktiņu, piemēram, jāaiziet ne tikai, ja? Un tad es viņam uzvāku sarkanu līniju līdz tam punktam. Nu tā, tā kā, ja? Es arī kartē esmu vilkusi līnijas. Ir tad 2 komandas nostājamies 2 komandās. Tā, jūs paņemsiet sarkanos. Cik jums vajag? 3, jā? Un jūs zilos. Jā? Spilventiņus, jā. Kolonās pa 3. Arī šeit patās. Kolonās pa 3. Bet visi nostājamies. Un sākumā jūs varat tikai piemēram, mājas palikt, ja? Tad tā ir māja. Un tad, kad viņiem sauks, ja? Tad arī būs māja tikai. Tad, ja viņi lielāki, tad arī paskaidrot, ka visi cilvēki radīti objekti. Tad tu sauks māja, žoks, šķūnis, soliņš. Nu, ja, un tad viņiem jāsaprot. Pa 3. Visi pirmie ir pirmie, visi otrie un visi trešie. Un tad, kad es saku, pirmie ezers. Un visi pirmie skrien uz ezeru. Jā, pareizi? Pareizi. Labi, paldies, ejam atpakaļ. Un te var arī, nu, lielākiem jau sacensīt. Un tad viņiem attiecīgi pie katra pievāca uz tāfels vai vienalga uz lapas, vai vienalga kādā formā ar bumbiņām, kas jums inventārs kāds ir, tad cik tos punktus katru ir. Nu, stafeta reāli, ja? Labi, jā, baseins. 2. Tu esi? Jā, tāpēc es sapratu, tas bija tāds. Jā, tā būs tā. Nedarēs gan, ne? Bet īstenībā pareizi arī bērniem. Nu kā, nu ūdens tik Kaltēts nebūs, kārtēģis būs melns. Jo tas ir objekts, jā. Tas ir objekts, tas nav dabīgs, jā, dabs objekts. Es tiku uz baseinu. Tāpēc es teicu, uz zilu. Bija cerība. Jā, un tad attiecīgi nākošā spēlē vēl vienu krāsu jāpieliek. Bet nu pašam jāzina, ja, kur tās krāsas nozīmē. Nu labi, tad pie šie visi koki mūsu teritorijā ir. Un es lieku pie tā koka maksimāli tuvu, jā, lai viņam arī ir dzīvētas. Jo tā mēs arī iesim reku mūsu kontrolkarte. Un šeit arī ejam pēc kārtas un skatāmies, kas tā ir. Egle. Mums arī ir egle. Jā, kur ir? Tur. Nu re, tad iesim varbūt šī egle arī
šī egla bildīte arī tur ir. Un tad mēs ejam pie tās eglas, un, protams, ka viņi tur ir. Un tad tas punkts mums ir atrasts, un mēs viņu atzīmējam. Es daudz marķierus izmantoju, ja, lai ja nav šis te profesionālais orientēšanās tie kompostierīši. Un vienkārši atzīmējam, ka mēs te esam bijuši. Marķierīti atstājam. Un tādējādi es mācu jau, kad viņš nākošajā grupiņā, ja nākošā gadā ies, tad viņš zinās, ka tas marķieris te ir jāatstāja. Paši pusotrgadnieks ies ar auklīti, kad tie, kas jau ir 2. gada tai grupiņā, 3-gadnieki, tiem katram pašam ir iedot karti, un viņi var jauktā secībā iet. Un savukārt tie, kas būs tā uz pusīti, tad es ar viņiem iešu. Ja? Tā viņi sadalās, un tad ir visiem labi. Ja? Gan tas, kas vēl nemāk, gan tas, kas jau prot, ja? Kas pats jau spēja. Lūk. Un man ir atbilžu lapiņa, un pie katra ir marķierītis tagad pielikts, līdzīgi kā tur bija pie tiem dzīvnieciņiem un cipariem. Un viņam atkal, ja viņš ir tikko uz to grupu atnācis mazāks, tad viņš var jauktā secībā iet, ierauga, atzīmējās. Ja? Arī es parādu, ka viņš atzīmē, kā nu kurš var, vai cits svītriņu varbūt atzīmē, ja? Cits var ķeksīt, cits krustiņu, kā viņš kurš māk. Lielie bērni attiecīgi pēc kādas iet, ja? Un meklē, un attiecīgi viņš man atnāk, un viņš parāda, jā, es redzu, ka tāda ir sarkana, ja? Pielācīts rozā, un viņš pareizi. Taču atkal pats kaut noslauka, un viss viņam nākošo variantu. Es viņu sasaistu kopā, ja, ka mēs tos kokus mācamies arī, ja, un tieši tajā teritorijā lielajiem, viņiem attiecīgi ir tie paši koki šeit paslēpušies. Un viņiem ir jāskriet uz konusu, jāsameklē cipars, lielajiem atkal pēc kārtas, mazākiem, ja, kas tikko tikai tie var arī jautā secībā, un rakst iekšā to burtiņu, tad ir atradīs 7. konusu, un tur būs arī burtis virsū, to burtiņu rakst iekšā. Un veidosies vārds. E-G-L. Ja? Kāds no šiem vārdiem. Un tad viņš atnāks atpakaļ, es saku, aizie pārbaudi, viņš skatās, reku ir īlādzis, jā. Man nav līdz 4, kaut kur bija 15. Šitā spēle ir 5 spēle. Pati taisīšu, nu no šitā to, ko esmu apskatījusies, pašai būs jātaisa. Tas jums nodarbis? Jā, ļoti pat. Jēkabpilī. Vai Jēkabpils arī esmu? To var dabūt vienkārši jātaisa pašam augšā. 3 līdz 6, 7 gadi. Bērndārs pirmsskolā. Jo ar tiem es arī darbojos, bet katrs uzdevums, protams, ir diferencēts. Ja 3-gadniekam es viņu drusciņu savādāk, pielāgoju, viņam ir vieglāki līmenīši, kur kartītes. Lielajiem jau drusciņi grūtāki viņam jāiet.